Labdien! Esiet sveicināti Lau Infragrupa webinārā par uzņēmumu akciju publisko piedāvājumu. Mēs sāksim ar uzņēmumu prezentāciju, pēc kuras sniegsim atbildes uz jūsu jautājumiem. Jūs esat laipni aicināti tos uzdot, izmantojot Q&A logu, kas atrodams zem prezentācijas. Jūsu ērtībai tiks nodrošināts arī webināra ieraksts, kas būs pieejams publiski drīz pēc zvana beigām. Ļaujiet man stādīt priekšā Lau Infragrupa vadību. Vilnis Vitkolskis, uzņēmuma valdes priekšsēdētājs, un Armāns Beiziķis, uzņēmuma valdes loceklis. Lūdzu, dodu vārdu jums. Labdien, godātie webināra dalībnieki! Patiesi prieks būt šajā webinārā un pastāstīt Lau Infragrupas stāstu par pirmā valsts uzņēmuma ceļu uz IPO, par mūsu piedāvājumu, par mūsu operatīvo darbību, un tad mēs iziesim ritmiski caur tādai prezentācijai un centīsimies jums pastāstīt no dažādiem aspektiem. Jā, tad, protams, arī oficiālā vai formālā piebilde, ja, kad visa informācija, uz ko balstīt lēmumu, ir pieejama prospektā, ja, tad lūgums rūpīgi vērtēt un tiešām pieņemt pašiem sev vislabāko, iespējami labāko lēmumu. Tad mazam ievadam par mūsu uzņēmumu. Mēs esam ekstras uzņēmums, un tam tiešām ir milzīga nozīme valsts attīstībā un tautsaimniecībā, jo pats par sevi tā ir nacionālā drošība, tā ir mobilitāte un savienojamība, un, protams, tā ir ekonomiskā attīstība, un tas, ka arī mēs darbojamies kā uzņēmums visā Latvijā, tas ir saistīts arī ar reģionālo izaugsmi. Viņš tur tik tiešām ir to, ka mēs sastopamies un lietojam katru dienu, līdz ar to tāds labs ievads un labs pamats arī mūsu nākamajam stāstam. Bet tagad nedaudz iepazīstināsim ar sevi. Mans kolēģis Armāns Beiziķis. Labdien! Liels prieks te atrasties un prezentēt Lau Infragrupā IPO stāstu. Uzņēmumu es pievienojies nesen, bet ar lielu aizrautību un entuziasmu esmu meties iekšā šajā IPO stāstā un gods būt daļai no uzņēmuma attīstības. Mēs arī tālāk prezentācijā vairāk pastāstīsim, kā uzņēmums ir attīstījies un plānojam attīstīties. Līdz ar to šis tāds labs virziens, kā mēs turpināsim augt. Savukārt par sevi, jā, mans vārds ir Vilnis Vitkovskis, esmu Armāna kolēģis, valdes priekšsēdētājs un uzņēmumā strādāju vairāk kā 8 gadus, un līdz ar to ir piedzīvoti dažādi laiki, dažādi izaicinājumi, krīzes, un šis pēdējais laika nogrieznis uzņēmuma virzību uz IPO arī ir bijis tāds ļoti interesants, izzinošs piedzīvojums, pārdzīvojums, un to tad mēs šodien arī padalīsimies. Tad, jā, mēs esam kapitāla sabiedrība, mēs kā valde esam tas izpildu institūcija, protams, mums ir arī padome, kas uzrauga un pārauga un atbalsta mūsu darbību, ja, tad mums ir padomes priekšsēdētājs Renārs Griškovičs, kam arī ir milzīga pieredze gan būvniecības attīstības projektos, gan korporatīvās pārvaldības jautājumos, ētikas un tādas labas prakses pieredzē. Tāpat arī Jānis Vanaks ar milzīgu starptautiskā uzņēmējdarbības vadības pieredzi un Eugenijs Belizaks, kas ir, teiksim tā, ar tādu izteiktāku kompetenci finanšu pārvaldībā. Līdz ar to tad mēs esam noseguši plašu spektru ar savām kompetencēm, zināšanām, spējam viens otru papildināt, atbalstīt un virzīt, kā saka, visdrosmīgākos projektus. Tad īstenībā par pašu Lau Infragrupu. Viens no mūsu pamatdarbības veidiem, arī vēsturiski, un atceramies, mūsu iepriekšējais nosaukums ir bijis Latvijas autoceļu uzturētājs, un uzturēšana tik tiešām ir būtiska daļa no mūsu biznesa modeļa. Mēs šobrīd uzturam vairāk kā 20,000 kilometrus valsts pašvaldību un meža ceļu tīklu. Ļoti lepojamies ar savu komandu, ar savu kolektīvu. Mēs esam vairāk kā 1000 profesionāļu. Milzīga tāda biznesa un konkurētspējas vērtība ir tas, ka mums ir tieši arī fiziskās darba rokas, ka mums ir prasmīgi tehnikas un iekārtu operatori, ja, kad līdz ar to mēs tiešām spējam tikt galā daudzi līguma izpildi un bieži vien mēs pat ejam palīgā arī citiem komersantiem, lai, teiksim, darbus paspētu izdarīt
Noteikti ir jāuzsver, ka mēs darbojamies visā Latvijā, ka mums ir valsts mēroga pārklājums, mums ir savas bāzes, sava infrastruktūra, savi resursi. Arī no pārdošanas viedokļa tas nozīmē, ka viens no mūsu tādiem tirgus segmentiem ir pašvaldības, līdz ar to mēs varam startēt jebkurā pašvaldības iepirkumā un veidot savu tirgus daļu. Un nu jau mēs sevi saucam par tādu uzņēmumu ar nopietnu pieredzi kritiskās infrastruktūras nodrošināšanā. Mēs esam objektīvi atbildīgs un ievērojams austrumu robežas būvnieks. Ja? Tāpat šobrīd uzņēmums ir biznesa modelis, tiek veidots tā vertikāli integrēti, ja? Un varbūt pirmo reizi arī pieteikšu šo biznesa modeli, ko Armands vēlāk pastāstīs detalizētāk, ja tad mūsu biznesa modelis ir uzturēšana, būvniecība un ražošana. Tā kā šāda te kombinācija rada tādu ļoti labu, fundamentu, vienlaiks arī labu potenciālu mūsu uzņēmuma attīstībā. Un jā, šī strateģiskā izaugsme, digitalizācija arī tieši pēdējos gados esam pievērsuši ļoti, ļoti pastiprinātu uzmanību, lai mūsu biznesa vadības sistēmas tiktu attīstītas un sakārtotas, vai gluži vienkārši mūsu lēmumi būtu balstīti uz labākiem, operatīvākiem datiem, lai viņi būtu iespējami precīzāki un labāki. Ja? Un līdz ar to tas arī ir svarīgs aspekts tādā mūsu strateģiskā virzībā. Par mūsu attīstības chronoloģiju šeit gan mēs varbūt pat nedaudz pircīgi skatāmies pēdējos 20 gadus, ja, bet uzņēmuma saknes ir vērtējamas noteikti jau 100 gadē un visos laikos infrastruktūra ir bijis svarīgs elements, ja, un līdz ar to tad lepojamies, ja, kad, šīs vērtības varam paņemt līdzi un plus arī likt klāt jaunas virzienas, jaunas attīstības. Šajā slaidā ir redzams arī tas, ka mums ir bijis periods, ka mēs esam strādājuši deleģējuma ietvaros, ja. Tas ir pavisam cits formāts, tas nav biznesa formāts, ja, un līdz ar to vienā brīdī uzņēmumā sākās tāda situācija, ka mums bija jābūt spējīgiem darboties brīvā tirgus apstākļos, ja biznesa apstākļos, un laiks ir pagājis pietiekami ilgs, lai varētu tiešām pastāstīt un izdarīt secinājumus, ka mums to ir izdevies pietiekami veiksmīgi, ja, ka mēs esam veikuši gan iekšējās restruktūrizācijas, ka mēs esam spējuši darboties konkurētspējīgāk, ja, ka mēs esam spējuši veidot komandas un virzienus, lai pārdotu savus pakalpojumus un produkcijas, un rezultātā mēs tiešām sevi varam saukt par nozares līderi gan no apgrozījuma viedokļa, bet arī kā darba devējs un kā nodokļu maksātājs. Un līdz ar to IPO, par ko mēs arī vēlāk pastāstīsim, ir tāds dabisks attīstības vektors. Šajā slaidā mēs varam izdarīt tādus divus secinājumus. Viens, kad uzņēmums ir, vispār es teikšu 3 secinājumus. Viens, kad uzņēmums tiešām ir spējis pārkārtoties un adaptēties biznesa apstākļiem. Otrs, ka mēs jau vairāk kā 3 gadus darbojamies konkurences apstākļos. Un trešais, ka mēs, patiesībā sakot, kā jebkurš uzņēmums šajā laika nogriezienā ir spējis iziet cauri dažādām krīzēm, vai tā ir bijusi Covid krīze, vai ģeopolitiskā krīze, vai energoresursu krīze, vai mūsu gadījumā šīs fundamentālās izmaiņas, kad bija jāpārslēdzās tirgus apstākļiem. Tā kā šeit varētu pielikt tādu nozīmīti, kad spēja vadīt krīzes vai pārvarēt krīzes, ja, un pēc katras krīzes kaut kā sanāk, kad esam kļuvuši vēl stiprāki. Tad stratēģija ir labi zināt, kur mēs vēlamies iet, pašiem priekš sevis, tad mēs to varam pozicionēt arī sabiedrībai, īpašniekiem, partneriem un tā tālāk, un tas, ko mēs esam uzlikuši akcentu, tik tiešām tā ir izaugsme jaunos tirgos, jaunos darbības veidos, jaunos segmentos, un savukārt otrais par strateģisko un drošības infrastruktūru ir tas, kuriem mēs šobrīd esam ieguvuši kompetenci, ja, tad tiešām tie apjomi, kas ir veikti uz robežas, ir iespaidīgi, gan pievedceļi, gan žogi, gan betona konstrukcijas, gan novērošanas torņi. Tā kā milzīgs prieks, kad esam spējuši iegūt šādu būvniecības jau vadības projektu pieredzi. Un, protams, modernizācija, efektivitāte, jaunas tehnoloģijas, inovācijas, darba vide, droša vide, jā, tā kā tas ir tie virzieni, kur mēs ejam,
Un katrā ziņā arī esam ļoti elastīgi un fleksibli, spējam pielāgoties arī gan portfelim, gan pasūtītāju vajadzībām, gan šī pasūtījuma konjunktūrai. Tā kā tas ir tāds, elastīgums ir svarīgs elements mūsu darbībām. Tad par biznesa modeli es nodošu štafeti Armandam. Paldies! Jā, tad ejot uz priekšu mazliet detalizētāk par mūsu stiprajām pusēm un kompetencēm, ko esam attīstījuši. Kā jau Vilnis minēja, mums ir milzīga daudzu gadu pieredze valsts un pašvaldību ceļu uzturēšanā. Tā ir ceļu uzturēšana 12 mēnešus gadā, 247 modelī. Mēs rūpējamies gan par valsts ceļiem, pašvaldību ceļiem, valsts mežu ceļiem. Līdz ar to ir arī attiecīgi gan kompetences, gan tehnika, kas var veikt visu šo nepieciešamo darbu. Tāpat arī ceļu būvniecība, atjaunošana. Es rūpīgi strādājam gan ceļu remontos, piedalāmies konkursos gan pašvaldību, gan valsts, gan privātā sektora organizētajos, lai nodrošinātu kvalitatīvu un ilgspējīgu ceļu būvniecību. Kā Vilnis minēja, kopš 2023. gada, kad mēs darbojamies brīvā tirgu, noteikti šie riski ir jādiversificē, ir jāmeklē jauni attīstības virzieni. Viens no būtiskākajiem ir tieši aizsardzības un militārā infrastruktūra. Esam uzbūvējuši daudzu kilometru garumā žogus, novērošanas torņus, patruļtakas. Līdz ar to šis kompetences ir milzīgas un darbojamies gan kā ģenerāla uzņēmējs, gan kā partneris citiem uzņēmumiem, un varam būt arī apakšuzņēmējs dažādos projektos. Un, kā Vilnis arī minēja, tad šī ražošana mūsu rīcībā ir 16 aktīvi minerālu materiālu iegūšanas vietas. Varam ražot gan smilti, granti. Mūsu stiprā puse ir arī dolomīta atradnes, kuras varam piedāvāt, izmantot gan savu projektu realizācijā, pārdot citiem uzņēmumiem un arī eksportēt, kā šobrīd daram uz citās Baltijas valstīs. Mūsu stiprās puses, šis pakalpojumu klāsts. Mēs varam veikt vairāk nekā 200 dažādus darbus, gan pilsētās, uz ceļiem, mežos, jebkurā infrastruktūrā, kas mums palīdz. Mums ir ļoti plaša tehnikas bāze, vairāk kā 1000 vienības, kuras varam pielāgot jebkurā Latvijas vietā, un tā ir milzīga stiprā puse. Līguma portfelis nepaļaujamies tikai uz vienu lielu līgumu, bet ir ļoti daudz dažādu līgumu, līgumu, kas ir dažādās vērtībās, gan ar pašvaldībām, valsts iestādēm, privāto sektoru. Līdz ar to ir arī diversificēti šie riski no klientu puses. Un varam darīt jebkādus darbus, pirmkārt uzbūvēt, uzturēt, remontēt. Tās gan tehnika, gan cilvēku kompetence ļauj mums to darīt un nodrošināt šo pilnu ciklu no būvniecības līdz pat izmantošanai. Mūsu rīcībā ir vairāk kā 50 bāzes, kurās atrodas gan mūsu tehnika, mūsu cilvēki, materiāli, ko izmantojam. Līdz ar to ļoti ātri, mobili varam nodrošināt drošus pakalpojumus jebkurā Latvijas novadā. Un tāpat arī pieredze sarežģītos projektos, nebaidamies no izaicinājumiem, darboties gan ļoti sarežģītā infrastruktūrā, izpētīt, analizēt un piedāvāt savus pakalpojumus dažādiem infrastruktūras pakalpojumiem. Par tirgu runājot, ceļu būves un ceļu uzturēšanas tirgus ir diezgan stabils. Protams, žēl, ka tas neaug, ka nav vairāk investīciju, bet domāju, ka šis apjoms, kas ir tīs vairāk kā 70 000 ceļu, un mēs esam gan valsts, gan pašvaldību ceļu uzturēšanas nozarē, līdz ar to tās kompetences mums ir spēcīgas, un arī nākotnē noteikti šis finansējums nevajadzētu samazināties, un mēs būsim daļa no tā. Tāpat arī
attīstās un noteikti nākotnē raugamies uz šiem PPP projektiem un Eiropas fonda investīcijām. Esam jau tādus realizējuši, esam joprojām, mums ir ilgtermiņa līgumi šādos projektos, un noteikti tas būs arī tas virziens, kur nākotnē skatīsimies, attīstīsimies, būsim daļa no šīm uzņēmumu grupām, kas piedāvās ceļu būvniecību, infrastruktūras attīstību tieši šo PPP projektu ietvaros. Mēs visi zinām, ka ģeopolitiskā situācija ir saspringta un noteikti ļoti daudz resursu tiks novirzīti un uz aizsardzības infrastruktūrām. Mēs esam sākuši ar robežu, būs poligona attīstība, līdz ar to mūsu kompetences un resursi ļauj būt arī šajos projektos un nodrošināt drošu projektu realizāciju. Jā. Un tāpat arī daļa no Rail Baltica. Noteikti šis projekts ir priekš realizēs. Mēs jau šobrīd ir darbi, ko mēs darām šajā projektā, un ticamāk redzam, kad arī šis finansējums un šis ienākuma avots noteikti arī tikai palielināsies arī mūsu uzņēmuma ienākumu bāzēm. Beigās jau visa mūsu darbība atspoguļojās finanšu rādītājos, un tūlīt nodemonstrēsim tādus makro rādītājus. Šeit ir par 2025. gadu, un šī mūsu mērķtiecīgā un jau ilglaicīgā darba rezultātā mēs esam spējuši tuvēties 100 miljonu eiro apgrozījumam. Esam spējuši demonstrēt labu šo rentabilitāti, kas ir 14,4%, un arī, naudas izteiksmē 7,4 miljonu eiro. No tādas sociālās atbildības viedokļa ir lepnums, kad maksājam ievērojamas nodokļus valsts budžetā, un, protams, arī šī dividendžu izmaksā ir ļoti nozīmīgs faktors gan investoram, gan potenciālam investoram. Par to tad mēs arī nākamajos slaidos vēlāk pastāstīsim. No šī slaida noteikti vēlamies akcentēt šo sadaļu investīcijas 9,3 miljonu eiro apmērā. Investīcijas, jeb attīstība, jeb konkurētspēja, un mūsu šīs darbības veids, kad mūsu darbarīgs vai mūsu lāpsta ir specializētā tehnika. Mums ir tiešām apjomīgs tehnikas parks, un šeit ir vairāki virzieni, gan mēs atjaunojam, modernizējam esošo tehniku parku, nomainot pret modernākām, darbspējīgākām iekārtām, mašīnām, aprīkojumu, gan arī pērkot jaunas iekārtas, īpaši, ja mēs runājam par biznesa modeli, kur mums ir uzturēšana, kur ir būvniecība, lai arī ļoti radniecīgas nozares, tomēr būvniecībai ir arī būtiskas atšķirības gan no tehnoloģiju viedokļa, gan no darba organizācijas viedokļa, līdz ar to šeit arī tās investīcijas tiek virzītas. Bet noteikti ir apstīsimies to dinamikā. Tad šeit redzam informāciju par 4 gadiem, šo gadu ieskaitot, un te ir arī tāds uzskatāms piemērs, kad sākot strādāt brīvā tirgus apstākļos, mēs esam audzējuši savu apgrozījumu, arī peļņas rādītājus, un tad 27. gadā jau pārsniedzot 90 miljonus, un 25. gadā to skāpinot. Ja arī 26. gadā šeit ir vērojams kritums, šī gadījumā par 10 miljoniem, pirmkārt vienalga 87 miljonu eiro apgrozījums ir tiešām ievērojams, un šī gadījumā tas ir, pierādījumos balstīts, tas ir balstīts uz mūsu portfeli, uz mūsu līgumiem, un katrā ziņā šis ir plānotais apgrozījums, un pat saredzam un sagaidām, kad gada beigās mēs varētu pat rādīt vēl lielāku apgrozījumu nekā šobrīd ir plānots. Bet pie jebkuriem apstākļiem, mēs milzīgi uzmanību pievēršam no šai atdevēji, šo līgumu vadībai, lai tiešām uzņēmums darboties spējīgs, lai spētu pildīt visas savas saistības, lai spētu pildīt savas attīstības programmas, un stabili skatīties arī nākotnē, un arī par nākamo gadu runājot, priecājamies, ka tas mūsu portfelis ir apjomīgs, kad mēs varam runāt vismaz par 70% no šobrīd 2026. plānotā apgrozījuma,
Un komandas strādā katru dienu, startējam iepirkumos pašvaldībās, valsts uzņēmumu izcināties konkursos, privātu uzņēmēju konkursos, ja tā kā šis portfelis tikai un vienīgi papildinās. Tad par investīcijām, jā, tad tajā, kur bija informācija par 2025. gadu, tur bija investīcijas par konkrēto gadu. Šeit mēs rādām situāciju, kad mēs šīs investīcijas plānojam, var teikt, nepārtraukti katru gadu. Katru gadu kļūtu vēl modernāki, efektīvāki. Mēs esam iemācījušies ļoti rūpīgi vērtēt arī šo investīciju atdevi, šo nepieciešamību pēc investīcijas pamatojuma, ja, un praktiski arī esam izzīmējuši vairākas arī tādas fundamentālākas virzienus, gan investīcijas mūsu mobilajās ražošanas brigādēs, gan asfalta rūpnīcā, ja, gan lai ražotu materiālus savām vajadzībām, gan arī pārdotu tirgus dalībniekiem. Līdz ar to tāds vektors, pie kā kur mēs būvējam, balstām mūsu uzņēmuma attīstības vektoru. Tad stafeti Armandam. Yes. Jā, par ieņēmumiem un tirgus iespējām. Kā jau minējām iepriekš vairākas reizes, tad tie galvenie ienākuma avoti ir būvniecība un uzturēšana, gan arī ražošana mūsu atradnēs. Un, ja skatāmies šos stabiņus, tad vienmēr visus gadus, kopš 23., 24., 25. gadā, šī lielāka ienākuma ir no uzturēšanas. Un te tas varētu sadalīties divās daļās, kas ir autoceļu uzturēšana, kas ir Latvijas valsts ceļu līguma ietvaros, un visa pārējā, kas ir pašvaldības valsts meži, šo ceļu uzturēšana. Kā tas veido lielāko daļu, bet kas ir būtiski, mēs redzam, ka no 23. gadā šī sadaļa bija virs 90%, un šobrīd to esam samazinājuši un audzējuši šo būvniecības, inženieru būvju būvniecības darbus, kas jau gandrīz sastāv aptuveni trešdaļu no mūsu uzņēmuma apgrozījuma. Atradnes un citi ienākumi sastāv apmēram 4–5% robežās no mūsu apgrozījuma. Ja runājam par klientiem, tad skatoties uz 23. gadu, redzam, ka vairāk kā 80% ienākumu bija tieši no Latvijas valsts ceļu līgumiem, kas ir par uzturēšanu un būvniecību. Tad iepriekšējos 2 gados esam spējuši arī aktīvi sadarboties ar valsts nekustamiem īpašumiem. Esam piedalījušies šo robežbūves konkursos, esam ieguvuši, uzvarējuši un realizējuši ļoti svarīgus un lielus projektus. Kas ir būtiski, gribētu teikt, ka šī zilā sadaļa, kas ir pašvaldības, mēs redzam pašvaldības kā labus sadarbības partnerus, un mūsu priekšrocība ir tas, ka atrodamies gan jebkurā visos novados un varam piedāvāt savus pakalpojumus, līdz ar to šī sadaļa pieaug un noteikti pieaugs arī nākotnē, gan pašvaldībām sadarbojoties ar meklējot finansējumu Eiropā, piesaistot finansējumu no valsts, līdz ar to attīstot šos pašvaldības ceļus, arī mēs noteikti būsim daļa no tām. Arī valsts meži ir būtisks klients, aptuveni 4–5% no mūsu apgrozījuma ir tieši darbs Latvijas valsts mežos, un citi klienti, un tie noteikti būs arī, tas ir arī privātais sektors, kur šobrīd arī strādājam, lai arvien vairāk piedāvāt savus pakalpojumus arī privātajā sektorā. Par līgumiem gribu uzsvērt, ka jā, kā jau iepriekš teicu, kad mums ir daudz līgumi ar daudz partneriem, un tas ir būtiski, ka šis risks ir sadalīts, mēs neesam atkarīgs no viena vai dažiem, bet aptuveni 74% no mūsu līgumiem ir līdz 5 miljonu eiro vērtībā. Ir daži līgumi, kas sastāv apmēram 20%, kuri ir lieli, virs 10 miljonu līgumi, taču ikdienā, kā Vilnis minēja, piedalāmies daudz un dažādos konkursos, un tā uzvaru procents ir ļoti labs, un tā kā līdz ar to strādājam, lai šie līgumi būtu pa visu Latviju, reģionāli izdalīti un arī finansiāli
rentabli gan katram reģionam, gan uzņēmumam kopumā. Un par dividendēm runājot, tabliņā mēs redzam iepriekšējos gadus, un Lau Infra grupa kā valsts uzņēmums darbojas arī noteiktā likumdošanas ietvaros, un gan likums par budžetu nosaka šo dividendžu izmaksas procentu, un te mēs redzam, ka pēdējos gados tas ir bijis sākot no 64 līdz pat 90%, un par 25. gadu mēs valstī dividendēs samaksājam 90% no mūsu peļņas, kas sastāda 6,7 miljonus eiro. Un tāpat arī nākamos divus, gan 26. gan 27. gadā, likums paredz, ka 90% no savas peļņas mēs maksāsim akcionāriem, taču nākotnē tas jau vairs nebūs tikai valsts, bet būs arī šis privātais sektors, jaunie akcionāri, kurus šī IPO procesa laikā mēs piesaistīsim. Un turpmākos gados likums paredz un mūsu apņemšanās ir, ka vismaz 64% no mūsu peļņas tiks izmaksāta mūsu akcionāriem dividendēs. Jā, tad esam nonākuši pie šīs dienas arī tāda varbūt galvenā priekšmetā vai sadaļas šis Lau Infra grupas IPO piedāvājums. Nedaudz par mērķiem. Protams, mūsu mērķis ir stiprināt uzņēmuma pozīcijas gan ceļu uzturēšanā un infrastruktūras būvniecībā. Vienlaiks mēs arī uzsveram un sakam, ka šādu IPO procesu, var teikt, mēs sakārtojam attiecības ar nozari, jo tik tiešām var būt tāda sajūta, ka valsts kapitāla sabiedrībai nav īsti labi darboties tādā privātā biznesā. Ja? Un tad šobrīd ar šo kapitāla struktūras maiņu un ar tiem ietvara nosacījumiem, ka mēs tieši tāpatās kā jebkurš komersants darbojamies brīvā tirgus apstākļos, ka mums ir jāiet un jāpiedalās jebkurā iepirkumā, jācīnās par jebkuru kontraktu, jāizved un jānodrošina visas uzņēmuma vadības disciplīnas, algu izmaksas, saistību izmaksas, attīstība, līguma izpildē. Tā kā mēs esam pilnīgi vienādā situācijā, mums vairs nav ne dotācija, ne kaut kādu atbalsta instrumentu no valsts. Ja, un līdz ar to ir prieks, ka mēs esam līdzvērtīgi spēlētāji. Protams, mēs esam konkurenti, un konkurentē ir pozitīvi momenti, ja mēs katrs konkurences apstākļos spējam izdarīt vairāk nekā varbūt normālos apstākļos. Ja. Un vienlaiks arī Armāns ļoti labi noraksturoja šī partnerība, un mums ir labi piemēri gan tādai līdzvērtīgai partnerībai, ja, un patiešām arī ir drosmes, ir zināšanas uzņemties lielu projektu vadību kā ģenerāla uzņēmējiem, un tik tiešām nekautrēsimies un nekaunēsimies gan būt apakšu uzņēmējs vai pakalpojumu sniedzējs, un vai to darīt lielai pašvaldībai vai valstī, vai zemnieku saimniecībai vai mājsaimniecībai, ja tā amplitūda mums ir ļoti plaša, un faktiski šis ir tās ļoti būtisks IPO mērķis no tādas uzņēmuma pozicionēšanās viedokļa. Un arī no investoru viedokļa šī kombinācija, ka tomēr uzturēšanu mēs varam saukt par tādu plūsmas biznesu, kas būtībā ir tāds stabilitātes bizness, ja, un liekot kopā ar būvniecību, ja, kur jau droši varam prognozēt arī izaugsmi, izrāvienas pacēlumus, ja, lielākas peļņas daļas, ja, un apgrozījuma daļas, vienlaikus saglabājot šo muguru kaulu un stabilitāti. Plus vēl ražošanas aspekts, ja, tad riski ir sadalīti vīzijā un redzējums un operatīvā darbībā un tāda fundamentāla, ja, un nepacietību gaidām, ja, kā darbosies kapitāla tirgus, ja, kāda būs tā otrreizējā pirkšana un pārdošana, ja, tā kā tas būs arī ļoti interesants un izzinošs process mums pašiem. Un kā tas tiek uzsvērts arī mēdījos un tādā investoru un finanšu institūciju vidē, un arī godīgi sakot, visur, ja, kad mēs esam pirmais valsts uzņēmuma IPO, vienlaiks
Mums nebija pašmērķis būt pašiem pirmiem. Mums tas ir tāds organisks, dabisks turpinājums mūsu uzņēmuma attīstībai, bet prieks un lepnums, jā, kad esam pirmiem un kad varbūt esam ieguvuši to pirmo pieredzi, ko noteikti dalīsimies ar citiem. Un arī no tāda Latvijas patriotisma viedokļa, ja, kad jebkuram mūsu valsts iedzīvotājiem ir iespēja kļūt par daļu no Lava Info grupas, ja, kaut vai nelielu, vai vidēju, vai lielāku. Ja, tā kā man liekas, tas arī ļoti labs pašapziņas un līdzdalības iespēja. Ja, un ja mēs ieguldam Latvijas uzņēmumā, mēs ieguldam Latvijas institūtā, mēs būtībā ieguldam mūsu cilvēkos, saku, jo viens ir tas, ko mēs šeit no Rīgas stāstam, ja, bet mūsu darbinieki, mūsu kolēģi ir visās Latvijas malās, tālākās, tuvākās, ja, un tas ir stāsts par mums pašiem, par Latviju. Un tad šeit ir mūsu IPO piedāvājuma struktūra, kā mēs to esam attīstījuši un sagatavojuši, ja, tad kopējais piedāvājums ir aptuveni 10 miljonu eiro. Mēs nedaudz nopaļojam, ja, bet tad, jā, kopējais piedāvājums ir 10 miljonu eiro. Tad sadalām divās daļās. Viens ir pamatpiedāvājums, kas savukārt veidojās no tā, ka mēs plānojam pārdot esošās akcionāra akcijas jau 6 miljonu eiro. Un citiem vārdiem sakot, šie līdzekļi nonāktu valsts budžetā, ko mēs ļoti labi saprotam un respektējam un akceptējam, ja, jo tiešām vajadzības, kaut vai aizsardzības un dažādas citas ir lielas, ja, un noteikti tas ir iespējams un tā ir jādara. Vienlaikus mums ir lielas ekspektācijas arī par to, kad piesaistam arī līdzekļus uzņēmuma attīstībai, uzņēmuma investīciju plāniem, tad emitējot jaunas akcijas un pamatpiedāvājumā plānots līdz 2 miljoniem. Un pietiekami būtisks ieguldījums arī mūsu uzņēmuma attīstībā, straujākā attīstībā, ja, un savukārt, ja IPO ir veiksmīgs no tāda pieprasījuma viedokļa, ja, tad ir ielādēts arī papildus piedāvājums, kas ir 2 miljonu eiro apjomā, ja, un tad jau rezultāts, ko mēs sagaidām, ja, tas vēlamā ekspektācija ir, kad valstī būs 6 miljoni un savukārt uzņēmuma attīstībai 4 miljoni no šī IPO organizētā piedāvājuma. Te varbūt vēl tie lielie cipari, kā jau minēju, ja, tad vēlreiz varu atkārtot, ja, tad kopējā piedāvājuma vērtība 10 miljoni. Šis vērtētais ienesīgums no vienas akcijas ir aptuveni 7%. Rūpīgi vērtēts gan balstoties uz mūsu iepriekšējiem darbības rezultātiem, ja, gan uz šo tirgus potenciālu, uz to, ka mēs arī tiešām ieguldam jaunos virzienos, ja, un protams, ir biznesa riski, un ir riski, ko mēs varam vadīt, ja, ir varbūt arī kādi ārējie riski, ja, bet šeit varbūt tās arī jāuzsver, ja, kad ir dažādas situācijas, bet mūsu pieredze liecina, ja, kad ir labi būt lielam un strukturētam uzņēmumam. Bieži vien tādas lielās ģeopolitiskās krīzes mēs absorbējam kaut kādā veidā labāk. Jā, protams, tas ir izaicinājums, bet katrā ziņā no katras tādas situācijas mēs noteikti kaut ko iemācījāmies. Tad, jā, ir šī akcija piedāvājuma cena. Jā, vienas akcijas cena ir 1,57 eiro. Arī viens rūpīgs un skrupulozs darbs, jā, lai vērtētu, lai izmantotu vairākas metodes un pieejas, jā, un tieši tāpat saliktu visu biznesa informāciju un potenciālu un likviditātes un vispārējā. Tad tas mūsuprāt adekvāts piedāvājums ar domu, ka arī otrreizējais tirgus būs aktīvs, bet jebkurā gadījumā tas, ko varam pateikt, jā, uzņēmums turpināsies darboties aktīvi pie savas attīstības un pie saviem projektiem un centieniem, jā, un tik tiešām būs ārkārtīgi arī vērtēt, kā tirgus to reaģēs, un savukārt, kas ir tāds arī dotais lielums, jā, kad valsts saglabās vairākumu līdzdalību, tas būs ne mazākās 75,01%. Un tik tiešām sagaidām, kā šis IPO
rezonēsies, kā mums būs izdevies izstāstīt mūsu stāstu. Un pagaidām tā pieredze mums ir ļoti pozitīva. Ja, mums ir bijušas neskaitāmas diskusijas un tikšanās, un faktiski esam guvuši tādu apstiprinājumu un iedrošinājumu virzīties šajā virzienā. Un līdz ar to pie tā mēs esam nonākuši. Un tiešām šodien ir tāda īpaša diena. Tas, ka mums ir iespēja pastāstīt webinārā mūsu uzņēmuma stāstu, gan šodien no 10:00, jebkuram Latvijas un faktiski arī Baltijas valstu iedzīvotājiem ir iespējas pieteikties mūsu akcijām. Šodien sākās, tas pieteikšanās laiks ir 10 dienas līdz 19. jūnijam. Un tad, protams, ir šie starposmi, kad mēs, būs šis patiesības mirklis, un kad mēs varēsim tiešām slēgt darījumus par šo piedāvājumu apstiprināšanu. Un, tad tas varbūt sākot no šīs slaida apakšas, tad tāds lielais atskaites laiks būs 3. jūlijas, kad tik tiešām sāksies tirzniecība Nasdaq Rīga oficiālajā sarakstā, un tad atkal mūsu uzņēmumā būs tāds jauns un interesants nogrieznis. Šeit ir īsa informācija, kā parakstīties akcijām. Šeit varbūt mēs īpaši nekavēsimies, ja tā ir tā standarta lieta, un arī mēs esam uzņēmumu iekšēnē pamēģinājuši patestēt, kā tas ir, ja tu dari pirmo reizi dzīvē, un vai tu vispār nekad dzīvē to neesi darījis, un laikam, bet tas pa laimi tas secinājums, ka tas ir pietiekami vienkārši, iedrošinājums ir vajadzīgs, mēs arī stāstīsim un skaidrosim, bet tik tiešām to ir ļoti viegli izdarīt visiem, kuriem šobrīd ir konts bankā, tad ir iespējas atvērt arī šo vērtspapīru kontu un šo dalību pieteikt. Un, arī ir, protams, pieejama informācijas kanāli. Mēs esam izveidojuši to saucamo landing page, kur ir gan prospekts, gan arī cita aktuālā informācija. Iespējas nostimēt, iespējas iet mūsu mājaslapām, iegūglēt, un šī informācija ir atrodama. Tad vēl varbūt daži tādi nopaļojumi vai noslēguma vārdi no mūsu puses, varbūt Armand, Manuprāt, šīs prezentācijas laikā tā sajūta un tā padarītā darba sajūta tikai pieauga, un tas izdarītais darbs, un tas fakts, ka Love Infra grupa varbūt pirmais valsts uzņēmums un pašvaldību uzņēmums Latvijā, kas iet šo ceļu, kas piedāvā savas akcijas publiskajā piedāvājumā, ir tāds pacilājošs. Mēs redzam, ka Latvijā šobrīd ir vai šī nauda tiek glabāta kontos, un šobrīd inflācija to noved, vai arī tiek investēta citu valstu uzņēmumos. Man liekas, šī ir unikāla iespēja, kad mēs visi varam investēt tieši Latvijas uzņēmumā ar lielu vēsturi, bagātu vēsturi, un arī ar nākotnes stāstu, ar izaugsmi, ko mēs kā vadība apņemamies arī realizēt un nodrošināt šī uzņēmuma ilgspējīgu un daudzpusīgu darbību arī nākotnē. Es no savas puses vēl piebilstu 3 lietas. Pirmā lieta ir tiešām tāda pateicības sajūta, un pirmkārt pateicība mūsu uzņēmumu kolektīvam, jo tas, ko mēs esam iemācījušies IPO procesa laikā, nevar būvēt 2 pasaules, koncentrēties uz IPO un aizmirst par uzņēmumu vadību, ir vienlīdz svarīgi, vienlīdz rūpīgi jāpievērš uzmanību abiem aspektiem, un tiešām paldies kolektīvam par to, ka mēs veiksmīgi esam spējuši savus uzdevumus pildīt. Paldies arī komandai, kas tiešām bija iesaistīta šai IPO ceļā, izaicinājumā, un tik tiešām, ja runājam par komandu, mēs varbūt pieskāramies vairāk tādām investīcijām, infrastruktūrā, tehnikā, biznesā, bet mēs ļoti daudz arī pievēršam uzmanību komandu attīstībai, mums ir savā iekšējā izaugsmes akadēmijā, mēs veidojam tādas vadības konferences mūsu vadītājiem un komandas dalībniekiem, dažādas citas attīstības apmācības formas. Un beigās, neslēpsim, šis ir bijis tāds izaicinošs ceļš, bet vienlaikus tāds ļoti pozitīvu pieredzi par tādu atbalstu
Un varbūt kāpēc mums to ir bijis tik viegli izstāstīt, ja, kad mums pēc būtības nekas nav bijis tā jāuzbur vai jāizdomā. Mēs faktiski stāstām, ko mēs darām katru dienu, kādas mēs biznesa lēmumus pieņemam, kas mums ir svarīgi, uz ko mēs koncentrējamies, kur varbūt arī ir mūsu grūtības, kur ir mūsu stiprās puses. Un līdz ar to gan šodien webinārā, gan faktiski jau ļoti daudzās citās auditorijās mums ir bijis varētu teikt tā viegli šo stāstu izstāstīt. Un es ļoti ceru, ka tas norezonēs investoru interesēs. Jā, līdz ar to tādai prezentācijai un informācijas sniegšanai mēs šobrīd esam izgājuši cauri. Paldies jums! Turpināsim ar interaktīvo daļu. Mums ir vairāki jautājumi, ne mazums, tā kā ķersimies tiem klāt. Bet pirms tam atgādināšu dalībniekiem, ka jautājumi iesniedzami rakstiski zem prezentācijas atrodamajā Q&A logā. Tos var uzdot gan anonīmi, gan ar savu vārdu. Iespēju robežās centīsimies sniegt atbildes uz visiem jautājumiem, bet līdzīgos iespējams apvienosim vienā, cienot jūsu laiku. Pirmais jautājums, ko esam saņēmuši. Cik reizes gadā tiks izmaksātas dividendes? Jā, dividendes plānojam izmaksāt reizi gadā. Tas notiek pēc gada pārskata apstiprināšanas, un tad faktiski dividendžu izmaksa tiek arī veikta. Jā. Paldies. Pie IPO cenas eiro 1,57 par akciju, kādus galvenos argumentus valde izmantotu, lai pamatotu uzņēmumu novērtējumu salīdzinājumā ar līdzīgiem uzņēmumiem Baltijā un Ziemeļvalstīs? Tieši skatoties uz šo infrastruktūru. Jā, šīs viss process ir bijis tāds izziņas un izpētes un googlēšanas un tikšanās, jā, un līdz ar to tiešām mēs esam skatījušies piemērus, var teikt, visā pasaulē, varbūt ar lielāku fokusu uz Skandināvijā, vienlaiks arī Amerikā, Kanādā un visur citur, un līdz ar to tad, tā ir viens no aspektiem, kā mēs veicam šo IPO cenas noteikšanu, ja, bet tikpat arī visas šīs mūsu iekšējās prognozes, ja, un šis mūsu arī iepriekšējā pieredze un šis kontraktu potenciāls, un tāpat arī ļoti novērtējam neskaitāmas tikšanās ar var teikt, investoru pasauli, finanšu institūcijām, fondu pārvaldītājiem, bankām, ja, kuras noteikti mums palīdzētu tuvināties tādai no visiem aspektiem iespējami precīzākai IPO cenai, jā, šam eiro 57. Paldies. Pēc IPO valsts saglabā strateģisko kontroli uzņēmumā. Kā tiks nodrošināts līdzsvars starp valsts strateģiskajām interesēm un mazākuma akcionāru interesēm attiecībā uz kapitāla alokāciju, dividendēm un korporatīvu pārvaldību? Jā, vienā vārdā sakot, ja 3 vārdos, jā, tā ir laba korporatīvā pārvaldība, jā, un tik tiešām ir jāuzsver, ja, kad šis IPO modelis tomēr paredz to, ka investors uzticās uzņēmuma vadībai, uzņēmuma stratēģijai, un faktiski jau pieskaramies tam, kas ir svarīgi, jā, lai šīs intereses, teiksim, tiktu ievērots, jā, tā ir tas, ka uzņēmumā ir skaidra stratēģija, jā, tas, ka uzņēmumā ir padome, jā, tas, ka uzņēmumā ir šie darbības virzieni, jā, un es jau teikšu arī tas, ka kā mēs esam iepazinuši, arī tas, ka mēs esam kapitāla tirgo, jā, tā faktiski arī ir tāda fundamentālā infrastruktūra, kas nodrošina informācijas pieejamību, caurspīdīgumu mūsu darbībā, un līdz ar to tad arī tā ir mūsu attieksme, jā, būt atklātiem un caurspīdīgiem un tiešām informēt par notikumiem uzņēmuma darbībā, un līdz ar to es domāju, ka absolūti cieņpilnīgi un atbildīgi un vienādi izturēsimies pret pilnīgi visiem akcionāriem. Ņemot vērā, ka IPO piesaistītais kapitāls tiks novirzīts izaugsmai Baltijā un Skandināvijā, kādu daļu no plānotā ieņēmuma pieauguma 3 līdz 5 gadu perspektīvā paredzēts nodrošināt tieši ārpus Latvijas tirgus? Jā, kā minējām, tad šīs investīcijas tiks novirzītas uz jaunu virzienu un jaunu tirgu apguvi. Šobrīd skatāmies, kad nākamo 3-5 gadu laikā aptuveni 5 līdz 10% no uzņēmuma apgrozījuma varētu veidoties Baltijas un mazliet tālākā nākotnē, un noteikti arī tad Skandināvijas tirgu.
Uzņēmums ir norādījis uz vidēji aptuveni 7% dividendžu ienesīgumu mērķi tuvākajos gados. Kādi ir galvenie riski, kas varētu ierobežot šīs dividendžu politikas izpildi, un kādos apstākļos prioritāte tiktu dota investīcijām, nevis dividendēm? Šie 7% arī ir tā izsvērti vērtēti un noteikti arī balstoties uz iepriekšējiem rezultātiem un šo te potenciālu, kuru mēs redzam vēl lielāku nekā tas mums ir šobrīd, jā, un varbūt pavisam īsti noraksturojot, jā, šo biznesa modeļa potenciālu vēl no cita aspekta, jā, kad uzturēšanas līgumi, viņi ir ļoti vērtīgi, jo viņi ir tādi plūsmas līgumi un vienlaiks nodrošina rentabilitāti, bet iespējams nevis iespējams, bet tāda salīdzinoši zemāka. Savukārt, ja mēs biznesa modelī pieslēdzam klāt arī būvniecību, ja, tad tomēr šeit ir iespējas plānot tā, ka šī rentabilitāte stipri augstāka, ja mēs vēl šo rentabilitāti bagātinām ar ražošanu, ja, ar materiālu pārdošanu, ar pievienotās vērtības radīšanu materiāliem, ja, tad nenoliedzami ir riski, viņi ir jāvērtē, viņi ir jāvada, jā, bet tas ir tas, uz ko mēs tiecamies, jā, kas ir izpildāms, un iepriekš to mēs esam varējuši darīt. Potenciāls ir vēl lielāks, un tad nav pamata domāt, ka mēs arī to nesasniegsim. Kāpēc LAU Infra grupa var uzskatīt par stratēģiski nozīmīgu uzņēmumu Latvijas drošībai un ekonomikas attīstībai? Jo šobrīd LAU Infra grupā ir nodrošina visu svarīgāko valsts un pašvaldības ceļu uzturēšanu, un jau tagad esam daļa komisijās un grupās, kas seko līdzi un nodrošina šo kritiskās infrastruktūras nodrošināšanu, skatāmies, analizējam, kā pasargāt to, un tāpat arī nākotnē valstī saglabājot šo 75% daļu uzņēmumā noteikti pirmie, kas veiks šos darbus un kas būs, kas uzturēs, atjaunos ceļus, noteikti būs LAU Infra grupā. Paldies! Kādas ir izaugsmes iespējas Latvijā ceļu uzturēšanā un būvniecībā, ņemot vērā, ka LAU jau pašlaik ir uzturētājs 19 ar Latvijas valsts ceļiem noslēgto līgumu ietveros, kas ietver visu Latvijas teritoriju? Jā, šis tiešām ir tāds fundamentāls jautājums, jo tas saistās ar to, kā mums bija jāspēj mainīties, jā, jo savulaik vispār nebija kreņķi, mums bija deleģējums un varējām tikai strādāt, jā, un tieši tajā brīdī, kad šis tirgus tika atvērts, ja mēs sapratām un sākam domāt, un tas bija pilnīgi skaidrs, ka mums vairs neviens negarantēs, ka viss mums pienāksies, ja, kad šie kontrakti var nostaigāt, ja, kad mums iespējams nebūs visa Latvijas daļa, un līdz ar to tieši tāpēc mēs šo biznesa modeli arī attīstījām, ja, lai vispār nebūtu šaubas, ja, ka mēs uzņēmumu ne tikai noturam esošajā apjomā, bet arī veicinām tās izaugsmi, ja, ka mēs uzņēmumu bāzes un nodaļas un darbību turpinam darīt jebkurā Latvijas vietā, kā līdz šim iespējams ne tieši tajos līgumos, ja, bet kaut vai ja mēs runājam par ceļu tīklu, tad valsts ceļi ir tikai 20,000 kilometru, kopā Latvijā ir 70,000 kilometru. Arnolds arī labi noraksturoja, kādas ir vēl potenciāls pašvaldībās. Pašvaldības ir vienkārši lielisks ar to, kā viņas domā un rūpējas par savu teritoriju attīstības, jā, par ielu tīklu, par biznesa teritorijām, par parkiem, par ietvēm, par ielām, jā, un tas viss ir, kur šis potenciāls ir, un līdz ar to, ja mums kaut kas varbūt kritīsies, mēs noteikti strādāsim un radīsim iespējas arī kādus citus segmentus arī attīstīt. Kādēļ ir plānots ienākumu kritums? Minēts, ka plānots būvniecības darbu apjomu kritums, vai tā ir vispārēja tendence tirgū? Es teiktu, ka tā ir, ka mums bija ļoti veiksmīgs 2025. gads, arī 2027. bet mums arī ir veiksmīgs šis 2026. gads, jo, kā jau minējām, arī 87 miljonu apgrozījums ir ievērojams, jā, un faktiski gads vēl nav beidzies, mums arī šogad ir ienākuši
jauni kontrakti, ja tie 87 miljoni faktiski ir plānotais budžets, ja tad faktiski vēl tas var pozitīvi arī nostaigāt, ja. Bet arī vēlreiz atkārtošos, ja tad arī nākamā un aiznākamā gada portfelis ir pievilcīgs un mums priecē tas, ka Latvijā ir tāda tendence, ja, kad jau tiek plānota tāda arī ilgtermiņa rēķina, ja, kad jebkurš komersants un uzņēmējs var labāk plānot, nu, teiksim, savus ieguldījumus, savu attīstību, līdz ar to ceļās gan pakalpojumu kvalitāte, gan prognozējamība, ja, un līdz ar to tad normāla biznesa, normāla konkurences situācija, jā, tā kā to mēs esam sapratuši un pieņemam kā apstākļi, jā, ko reiķināties. Paldies. Kā valdība, galvenais akcionārs var ietekmēt nākotnes dividendžu politiku? Es teiktu, ka šeit vislielākā loma ir tiešām uzņēmuma menedžmentam. Uzņēmuma vadībai ir tiešām jāspēj akcionāriem parādīt, kāds ir uzņēmuma šis attīstības vektors, ja, un varbūt periods, kad šī dividenda ir 90%, ja, un vienlaikus arī uzņēmuma menedžments var tiešām piedāvāt šo citu proporciju, ja, ne mazāk kā 64%, ja, un tad, pirmkārt, investors, jeb akcionārs var pārliecinošāk un labāk justies par to, ka uzņēmums domā par saviem attīstības plāniem, ja, un ka tas cikls ir, nu, teiksim tā, uz augšu virzošs, ja, un tad, jā, tas ir menedžmenta argumentācijas biznesa stratēģijas jautājums, jā. Vai jums ir plānots, ka būs tirgus uzturētājs, likviditātes nodrošinātājs? Nedaudz nekautrēšos teikt, ka varbūt līdz galam es nesaprotu jautājumu, jā, bet mēs noteikti plānojam būt ceļu uzturētājs un infrastruktūras uzturētājs, un mēs varbūt varam arī padomāt par šo jautājumu un noteikti kaut kādā veidā atbildēt, jā. To precizēt, jā. Tā, kādi ir uzņēmuma izaugsmes plāni pēc IPO? Kur plānots ieguldīt IPO piesaistītos līdzekļus? Jā, kā jau Vilnis minēja, piesaistīties apjoms varētu būt aptuveni līdz 4 miljoniem, un tas plāns ir, ka šos piesaistītos līdzekļus mēs investējam tajos virzienos, varbūt, kur ir dārgāks un grūtāk saņemts finansējums no bankām, līzinga sabiedrībām, līdz ar to visticamāk tas būs inovācijās. Šobrīd strādājam gan pie digitalizācijas, gan pie mākslīgā intelekta rīku pielietošanas uzņēmumā. Tāpat arī attīstība Baltijas tirgos, jo tas, protams, ir jauns tirgus, jauni biznesa virzieni, un šī piesaistītā nauda palīdzēs tieši apgūt šos jaunos tirgus gan Latvijā, gan Baltijā. Paldies. Vai uzņēmumam šis ir labs brīdis IPO? Miljons vērts jautājums, bet jā, gribētu mēs atbildēt tādās divās plāksnēs. Viens ir atkal, jā, no tāda Latvijas patriotisma viedokļa, jā. Mums liekas, ka ir tas vienkārši jādara, jā, jo, piemēram, mēs tagad nobremzētos, vai citi nobremzētos, jā, vai mēs kopumā nenodarītu sliktu Latvijas ekonomikai, jā, tad, ja mums iespēja šobrīd šādi drosmīgas lēmumus pieņemt un virzīties, es domāju, ka tas ir vajadzīgs. Ja mēs skatāmies no uzņēmuma prizmas, jā, tad mēs vienkārši uztaisām tādu kontrolas sarakstu, jā, un tādas atbildes jautājumiem, un tie ir apmēram šādi. Ja mēs spējam pildīt šobrīd esošos līgumus, ja mēs spējam, var teikt, katru dienu iegūt jaunas līgumus, ja mēs spējam turpināt mūsu investīciju programmas, jā, ja mūsu kapitāls, ja mūsu finanšu saistības ir ar milzīgu pievilcienu, ja, tad es teiktu, jā, ka šis ir īstais brīdis, jā, jo neviens nevar arī pateikt, kas būs rīt vai kas būs rudenī, jā, līdz ar to es domāju, ka ir svarīgi, ka mēs darbojamies, ka mēs pieņemam lēmumus, jā, un ka tik tiešām notiekās šī, ekonomikas arī, stimulēšana katru šo kapitālu tirgu. Cik liela ir iespējamība saglabāt visus vai lielāko daļu ceļu uzturēšanas līgumu pēc 2027. gada? Cik liela daļa uzņēmuma peļņas ir tieši saistīta ar šiem līgumiem?
mēs redzam, ka konkurence šajā segmentā attīstās, aug. Noteikti sagaidām gan, kad jebkurā Latvijas novadā un šī līguma sadaļās būs liela konkurence. Mēs noteikti ceram, plānojam, ka mēs iegūsim lielāko daļu no šiem līgumiem. Mūsu ambīcijas ir augstas, un mums ir arī pamats par to būt pārliecinātiem, jo mums ir gan resursi, gan tehnikas, gan cilvēku resursi visā Latvijā. Varam teikt, jā, kad noteikti visticamāk, ka nebūsim visas šīs 19 daļas nebūs mūsu pārvaldībā, bet lielāko daļu noteikti mēs cīnīsimies un iegūsim. Kāpēc cilvēkam, kurš sen gribēja sākt nodarboties ar investēšanu un akciju pirkšanu, būtu jāizvēlas tieši jūsu uzņēmumu un piedāvājumu? Tik tiešām laikam ir jāuzsver, ka cilvēkiem pašiem ir jāatrod atbildes, un jāpieņem lēmums, bet tas, ko mēs tiešām uzsveram, ko mēs stāstam, tas mūsu redzējums, tā mūsu stratēģija, kad gan uzsveram šo stabilitāti, mūsu biznesa modelī, kas ir pievilcīgs, kas var būt pievilcīgs tādam konservatīvam vai uzmanīgam investoram, un vienlaikus liekot klāt šajā biznesa modelī jau abus iepriekš minētos elementus, tad arī iespējams, ka cilvēks, kas grib vairāk nopelnīt, arī var sagaidīt šādus momentus no mūsu uzņēmuma darbības. Un visnotaļ atkārtoti gribās arī pateikt, ka šis arī tāds mūsu Latvijas uzņēmums, un tad arī izrādīt attieksmi kaut kā nelielos apjomos būt daļa no mūsu uzņēmuma. Tā kā tas arī nav nemaz, tas ir ļoti svarīgi, nozīmīgi. Uz doto brīdi mums ir vēl 4 jautājumi, tā kā ejam uz priekšu. Vai aizsardzības infrastruktūra var kļūt par otro lielo uzņēmumu biznesa virzienu? Kādi projekti tiek gaidīti nākamo 3 līdz 5 gadu laikā? Tas jau šobrīd ir otrais lielākais mūsu biznesa virziens. Šobrīd aktīvs darbs notiek pie šīs robežas stiprināšanas, kas ir jau sācies no 2023. Gada un turpinās arī tagad. Mēs zinām, ka plānā ir Sēlijas poligona attīstība, ir citu militāro poligonu uzlabošana un uzturēšana. Gribu teikt par poligoniem, ka tas nav tikai būvniecība, tā ir šo poligonu projektēšana, būvniecība, uzturēšana un arī operatīvā darbība. Līdz ar to tas ir virzieni, kur mēs varam būt un darboties. Papildus militārajai es teiktu, ka ir plāni un jau šobrīd notiek arī aktīvs iepirkums pie ceļu infrastruktūras uzlabošanas. Šobrīd ir izsludināts Baudskas apveceļa PPP projekts, tāpat ir plānots Iecavas apveceļš, Rīgas apveceļš. Kā šie ir ļoti milzīgi un nozīmīgi projekti, kas arī mums ļaus būt varbūt līdzvērtīgiem vairākos virzienos, ne tikai ceļu uzturēšanā un militārajos objektos. Es varbūt šeit arī piebilstu, ka aizsardzības infrastruktūra ir svarīga pat par sevi, un savukārt mūsu uzņēmuma gadījumā tad mūsu lielākais iegūms ir bijis tāds, ka kaut kādā mērā caur aizsardzības infrastruktūras projektu īstenošanu mēs esam ieguvuši savu kompetenci un kapacitāti tieši būvniecības projektu vadībā strādāt pilnu ciklu no plānošanas, projektēšanas, darbs ar pasūtītāju, uzraudzības, autoru uzraudzības, izpildes, darba drošības, resursu sagādes, loģistikas, tā kā tas ir kaut kādā ziņā tāds atspēriens arī mūsu turpmākajai darbībai, un tā nav tikai aizsardzības infrastruktūra, tas ir jebkurš, būvniecības segments. Kas tieši nodrošināja straujo peļņas pieaugumu 2024. un 2025. gadā, un cik ilgtspējīgs tas ir? Vai 7,4 miljonu eiro peļņa ir jaunais normālais līmenis vai tomēr maksimums? Kādu peļņas līmeni uzņēmuma vadība uzskata par normalizētu ilgtermiņā? Jā, es varbūt noteikti šis jaunu biznesa virzienu atvēršana, darbs būvniecībā
ir nesis papildus ienākumus. Šeit gribētu uzsvērt, kad gan peļņa, gan apgrozījums veidojas no visiem projektiem, visiem līgumiem, kas ir, un mums ir svarīgi nodrošināt gan stabilu apgrozījumu, stabilu naudas plūsmu uzņēmumā, un vērtējam arī atsevišķi katru šo projektu, katra projekta rentabilitāti. Piedaloties iepirkumos, rūpīgi sagatavojam šo iepirkumu, izvērtējam mūsu pašizmaksu. Šobrīd arī ļoti aktīvi, rūpīgi jāņem vērā gan materiāla cenas, darba spēka cenas, iekļaujam visus potenciālos riskus, kas mūs var sagaidīt, ko šobrīd apzināmies un redzam īstermiņā un arī ilgtermiņā. Un peļņu noteikti nodrošina ne tikai apgrozījums, bet arī izmaksu struktūra. Uzņēmums kopš 23. gada ir veicis lielas transformācijas gan savā izmaksu daļā arī. Esam optimizējuši izmaksas, esam kļuvuši efektīvāki gan tehnikas izmantošanā, esam ļoti rūpīgi un sekojam līdz mūsu iepirkumiem, izvēlamies vislabākos un labākos partnerus, piegādātājus, kas var nodrošināt kvalitatīvus un ilgspējīgus produktus un pakalpojumus. Paldies! Šobrīd tirgu nepietiek projektu vadītāji vidēji lielu projektu realizācijai. Vai ir plānots kaut kā piesaistīt šādus speciālistus lai vairāk attīstītu šādu projektu būvniecības segmentu? Jā, protams, tas ir izaicinājums, un komanda tas ir faktiski atslēgas moments mūsu veiksmīgai darbībai, un līdz ar to arī mums ir milzīgs fokus uz to, un gan mums ir izdevies piesaistīt labus projektu vadītājus un labus speciālistus no malas, vienlaikus tikpat liels, un teikšu pat lielāks akcents ir tas, ka mēs dodam iespējas augt arī uzņēmumu iekšienē, ja mums ir izcili piemēri, es arī iepriekš minēju mūsu iekšējā izaugsmes akadēmiju, kur tiešām mūsu kolēģi no speciālista, no eksperta līmeņa ir kļuvuši par lielu apjomu resursu vadītājiem, un mums ir sadarbība arī ar pašu Rīgas Tehnisko universitāti, mums ir iespējas iet studēt, mums ir iespējas organizēt individuālās apmācības. Tā kā tas ir būtisks aspekts, izaicinājums, visnotaļ, bet šķiet, ka salīdzinoši veiksmīgi mēs šo nodrošinām un turam augstā rūpē. Paldies! Parunāsim vēl par finanšu rādītājiem un to ietekmi uz dividendēm. Ņemot vērā pirmā ceturkšņa, tātad 2026. gada pirmā ceturkšņa peļņas kritumu, vai ir pamats uzskatīt, ka sagaidāms salīdzinoši pelnošāks otrais vai trešais ceturksnis, lai tiktu nodrošināts 7% dividendžu ienesīgums? Jā, es varbūt sāku, tad ja mēs salīdzinām šī gada pirmo ceturksni ar pagājušo gadu, ir kritums peļņā, bet ja mēs salīdzinām 2006. gada pirmo ceturksni ar budžetu, tad mēs esam budžeta līmenī pat mazliet virs. Līdz ar to strādājam saskaņā ar nospraustiem mērķiem un plāniem. Tas, kas noteikti ietekmēja šī gada sākums, šogad bija ziema, bija augsta ziema, kas neļāva realizēt dažus būvniecības projektus, kas noteikti arī ietekmē šo peļņas rezultātu pirmajā ceturksnī. Jā, tieši tā, un tad būvniecības sezona sākās vēlāk, līdz ar to varbūt pat otrais ceturksnis nebūs tik intensīvs, kāds tas būs trešais un arī ceturksnis. Katra ziema, katrs gads ir savādāks, piemēram, 2025. gadā mēs pat janvārī strādājam vēl objektos, bija salīdzinoši maiga ziema, līdz ar to tad gada griezumā tomēr tas izlīdzinās, un šeit nav risku vai pazīmi, kas ietekmē šāda uzņēmuma gada kopējos rādītājus. Paldies! Šobrīd pats pēdējais jautājums, un nesaņemsim vēl kādas. Kas notiks, ja akciju pieprasījums pārsniegs piedāvājumu? Vai tiks limitēts investoru skaits vai limitēts vienā reizē iegādājamo akciju apjoms? Tādā savā ziņā mēs teiktu, ka mēs būsim priecīgi šādu situāciju vadīt un risināt, jo tas noteikti būs veiksmīgs IPO un ļaus arī izdarīt secinājumus uz priekšu, gan mums, gan vispār šajā kapitāla tirgu.
Bet, jā, tā pieeja noteikti būs algoritmiska, jā, un noteikti būs taisnīga, jā, tad nekas tāds nav sagaidāms, kurš pirmais brauks, tas pirmais mals, jā, vai kurš ir lielāks, vai kurš skanīgāks, jā, tā kā mēs noteikti šeit ievērosim tādu taisnīgu principu balansu starp institucionāliem un privātajiem investoriem, jā, es pat iedomāties nevarētu, kā mēs kādam varētu atbildēt, ka mēs kaut kādu lēmumu esam pieņēmuši par labu citam, līdz ar to, jā, šeit tad, būs visaugstākie standarti lēmumu un risinājumu pieņemšanā, ja iestāsies šāda situācija. Paldies! Dalībnieki, paldies jums par šodien ļoti aktīvo iesaisti. Webināram atvēlētais laiks ir pagājis, un mēs esam snieguši atbildes uz visiem jūsu jautājumiem. Ja tomēr pēc zvanījuma rodas kādi papildus jautājumi, esiet laipni aicināti rakstīt uz uzņēmumam uz e-pastu investors@lauinfra.com. Nobeigumā dodu vārdu uzņēmuma vadībai noslēguma vārdiem. Paldies! Liels gods būt šeit un prezentēt Lau Infra grupa, un vēlreiz gribu minēt, ka jā, šis ir vēsturisks mirklis, un pirmais Latvijas valsts uzņēmums dodas IPO, dodas biržas virzienā un ir pieejams jebkuram Latvijas privātam, institucionālam investoram. Tā kā mēs kā vadīgi varam apliecināt, ka darbs, kas ir padarīts un darbs, ko mēs darīsim, noteikti ir vērsts, lai uzņēmums augtu, attīstītos Latvijā, un arī mēs varētu Latvijas vārdu nest Baltijā un ar saviem pakalpojumiem nodrošināt kvalitatīvus, ilgspējīgus ceļus un infrastruktūru. No savas puses arī cilvēki, kas mani pazīst nedaudz vairāk, zina, ka es diezgan maz lietoju vārdu paldies, jo es tam piešķiru ļoti lielu nozīmi, bet šī tik tiešām ir tā reize, ka gribās pateikt pateicības vārdus un pa visu perimetru, un tā skaitā arī politiskai vadībai un līderībai šajā procesā patīk vai nepatīk, bet bez tā būtu bijis grūti. Tā skaitā arī tiešām mūsu valsts pārvaldei, ministrijām, valsts kancelējai, valsts kasē, ja, kur noteikti bija jāiestaisās, jānāk pretī, jāmeklē risinājums, ja, jo mēs pirmo reizi šo ceļu laužam, un iespējams es tagad kādu aizmirsu pieminēt, ja, arī mūsu partnerus, ja, un tas ir tiešām tās milzīgs kopīgs darbs, un varbūt vēl tāda atziņa, ka mēs spējam to izdarīt, mobilizējoties noteikti laika nogriezienī, kas ir tāds svarīgs IPO veiksmes faktors, jo, ja tas tiek izstieps garumā, tad es arī pieļauju, var zaudēt savu jēgu. Tā kā milzīgs paldies pilnīgi visiem, kas iesaistījās ar mēdījiem, arī cilvēki, kas strādā ar šiem jautājumiem, mēdīju vidē viedokļu līderi, ja, kas, manuprāt, patiesi izsaka novēlējumu šim stāstam, ja, un par to mēs esam ļoti pateicīgi. Paldies! Vislabāk!